skolām, bet mazās lauku skolas un mazās pašvaldības nevar to darīt. Tāpēc jautājums ir ļoti plašs, ļoti tāds visaptverošs un varbūt ne tik radošs, kā liekas pirmā. Jā, gribētos piekrist vēl jo vairāk, ka dažreiz Latgale ir talantu kalve, bet, diemžēl, pēc kaut kāda laika jūs varat spriest pēc mūziķiem, arī pēc māksliniekiem, vienkārši viņi dodas Rīgas virzienā, tas ir labākajā gadījumā, un tagad, diemžēl, jau tā ir Īrija, Anglija un tā tālāk. Jā, par sociālajām problēmām arī Jānim Lāčplēsam ir ko teikt, lūdzu intervija. Jānis, spriežot pēc pēdējām socioloģiskajām aptaujām Latvijā, tikai 20% Latvijas iedzīvotāji ir apmierināti ar pašreizējo dzīves līmeni Latvijā. Kāda ir jūsu attieksme pret to un ko mēs vispār kardināli varam mainīt? Es arī esmu starp tiem 80%, kuri nav apmierināti ar to, kāda šodien ir ekonomiskā situācija valstī. Ir nepieciešamas pozitīvas pārmaiņas, situācija ir jāuzlabo. Un arī Dombrovska valdība ir pie tiem 80%, kas nav apmierināti šodien ar situāciju valstī. Tāpēc arī ir sastādīts Dombrovska attīstības plāns, kas paredz konkrētus pasākumus ekonomikas attīstībai. Gan attīstības bankas veidošanu, gan 520 miljoni latu uzņēmēju darbības kreditēšanai, gan jauno uzņēmēju atbalstu, kā arī miljardu investīciju piesaisti Latvijā. Tiešām situācija ir jāuzlabo. Vēlreiz labdien Daugavpils, vēlreiz labdien Latgale. Mēs turpinām un kārtējo reizi pie mums ir deputātu kandidāti no saraksta Vienotība. Dārgie, gribās runāt tagad par darbiem, jo tā ir, ka mēs daudz solam, daudz runājam, it īpaši priekšvēlēšanu aģitācijas ir ļoti daudz visām partijām, bet mēs zinām, kad arī jūs darat. Un tāpēc arī gribās runāt par darbiem. Sarmīt, jūs atbildat par pilsētas attīstības departamentu. Pateicoties Eiropas attīstības projektiem, kādas naudas summas ir ienākušas mūsu pilsētā un ar kādām problēmām mēs varam sastopties tālāk apgūstot šos Eiropas projektus? Tātad Daugavpils pilsētas doma ļoti aktīvi strādā pie Eiropas Savienības projektu izstrādes. Es gribu atzīmēt, ka tas tiešām ir ļoti liels komandas darbs. Un uz šo brīdi, ja pilsētas budžeta ienākumu daļa ir 49 miljoni, tad faktiski projektos šogad tiek apgūti apmēram 71 miljonus latu. Un, es strādājot ar šiem Eiropas Savienības attīstības projektiem, salīdzinot, piemēram, tos datus, cik šis finansējums ir uz vienu, nosacītu iedzīvotāju, piemēram, Daugavpils pilsētā un Ventspilī, tad mēs redzam, ka Daugavpilī ir apmēram 900 latu gadā uz vienu iedzīvotāju, investīcijās ieguldīti, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, bet Ventspilī tas ir 1900. Un šeit tiešām ir tā netaisnība, ka Latgalē dzīvo 15% Latvijas iedzīvotāji, bet mēs saņemam tikai 9% no visiem Eiropas Savienības struktūra fondiem, tāpēc šis ir tas pirmais un būtiskākais jautājums, ko noteikti vajadzētu uzrunāt un ar ko strādāt nākošajā saimā, jo ja Latgalē tiks piešķirti vismaz vienādi līdzvērtīgi apstākļi ar citiem reģioniem, es ticu, ka mēs spēsim izdzīvot, mēs spēsim attīstīties, bet tiem ir jābūt vismaz vienādiem apstākļiem. Šis jautājums daudziem patīk salīdzināt Ventspili ar citām pilsētām, bet viennozīmīgi viņas taču pārējās pilsētas nav vienā pozīcijā ar Ventspili, vai ne? Un šī tēma, es domāju, nevarētu būt aktuāla. Mēs nevaram vilkt paralēles, pieņemsim, starp Ventspili un Daugavpili. Mēs nevaram. Ja mēs skatāmies bezdarba līmeni, ja mēs analizējam Ventspilī un Daugavpilī, tas praktiski ir vienāds. Neskatoties uz to, ka it kā Ventspils tiek uzskatīta par tādu industriāli ļoti attīstītu pilsētu, bet par Ventspili runājot, es gribēju uzsvērt tikai vienu. Nedrīkst būt kritērijs Ventspils tajā brīdī, kad izvērtē Eiropas Savienības projektus. Šiem kritērijiem ir jābūt vienādiem. Paldies! Aldim jautājums. Aldis, bez šaubām mēs zinām, ka tu esi deputāts Daugavpils novadā. Problēmu ir daudz visur. Paša aktuālākā problēma, kuru tu risini Daugavpils novadā. Ja viņa ir. Teikšu godīgi, man ir
smagi runāt par pašu aktuālāko. Es novadā iegāju, lai strādātu uzņēmēju labā. Un, diemžēl, mans tiešām darbs, ko es ieguldīju no sirds, dažiem bija kā dadzis. Un, tas ir tāpēc, ka es arī nekautrējos runāt to, ko es domāju. Tāpēc dažiem likās, ka nevajadzētu saglabāt tādu amatu. Un tagad es, ja godīgi, es nezinu, kas būs novadā ar uzņēmējdarbības veicināšanu. Otra lieta, kas šobrīd mani uztrauc, kāpēc es pat uz šo tiešraidi tāds tā kā aizelsies atbraucis esmu. Es šobrīd kategoriski esmu iestājies pret to veidu, kā notiek tarifu politika novadā. Un šobrīd es vācu parakstus par to, lai tiktu izveidota neatkarīga komisija novadā tarifu noteikšanai, jo šobrīd viņa, diemžēl, ir atkarīga. Esmu savācis jau 872 parakstus, kas, ja paskatāmies iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas, tad tajās piedalījās kopā 8871 vēlētājs. Tas nozīmē, esmu savācis 10% no aktīvajiem iedzīvotājiem. Un tie ir Višķi, Ambeļi, Špoģi, Dubna, Vabole, Nīdzgale, Kalkūne, Randene un tāpat ir Naujene, kas visi izrāda neapmierinātību. Un, es ceru, ka kopā ar iedzīvotājiem man izdosies laust daudzus stereotipus novadā, izveidot šo neatkarīgo komisiju, un varbūt tad arī novads sapratīs, ka arī uzņēmējdarbība ir tomēr tas, kas ir nepieciešams un atjaunos šo amata vietu, varbūt jau ne priekš manis, bet kāda cita uzņēmīga jaunieša. Paldies par rūpēm. Aivar, mēs zinām, ka jūs jau ilgu laiku cīnaties par mākslas un mūzikas skolu saglabāšanu un attīstību gan Latvijā, gan arī Latgalē, vēl jau vairāk Latgalē. Kāpēc tieši tāda izvēle? Citas izvēles jau nevarēja būt. Ja es biju mūzikā no 7 gadiem un izglītībā, un ja es izgāju visu šīs mūzikas izglītības sistēmas struktūru, te runa par šo sistēmu, tad līdz ar to, kad es kļuvu par direktoru, man jau nebija cita ceļa, kā turpināt to darīt, ko es varbūt labāk pārzinu. Un tad vienkārši tā sagadījās, ka visus 15 gadus mūsu asociācijā strādā 15 gadus. Šī asociācija arī izveidojas tāpēc, ka sākās problēmas, ļoti līdzīgas problēmas, kādas ir šobrīd. Un mēs 5 gadus strādājam tik tālu, kamēr dabūjām mūzikas mākslas skolas iekšā izglītības likumā, kas bija ļoti svarīgi, jo tas garantē finansējumu. 9. gadā, kad notika šī krīze, tad mums vajadzēja rēģēt, un, protams, Inns Dalderis, kurš bija jauns kultūras ministrs, varbūt nespēja norēģēt uz to spiedienu, kādu viņš pakļāvās. Mēs bijām spiesti izteikt viņam neusticību tieši tāpēc, lai aktivizētu šo procesu, jo viņi atklāti bija pateicis, mēs nevaram izdarīt, jūs kā sabiedriska organizācija to varat. Mēs panācām, ka tagad tie 7,5 miljoni ir šīm visām mazajām mūzikas skolām un mākslas skolām. Un šobrīd mūsu mērķis noturēt šo finansējumu, kāpināt un atgriezties pie normāla kaut vai 95% darba. Un šobrīd, kā arī šajās dienās, notiek darbs ar kārtējo ļoti svarīgu normatīvu aktu, kurš regulēs no 1. janvāra tātad šo lietu. Jo dzīve piespiež, protams, tevi darīt to, kas tev jādara, jo, ja mēs to nedarītu, es gribu pateikt arī brieda visādas tādas struktūrālas pēdiņās reformas attiecībā uz mūzikas vidusskolu darbu, attiecībā vai vajag būt Rēzeknē mūzikas vidusskolā, vai būt Daugavpilī mūzikas vidusskola. Šobrīd šis jautājums nestāv arī pateicoties tam, ka mēs esam kaut ko darījuši. Paldies, ko var pateikt, reāls darbs. Un tagad, ja runājam par darbiem, bez šaubām gribētos runāt par Valdi Dambrovski. Pēdējie 2 gadi Latvijas ekonomikai ir bijis smags pārbaudījuma laiks. Premjerministra Valda Dambrovska vadībā 2 gados ir apturēta krīze un uzsākta pārliecinoša virzība uz attīstību. Valsts koprodukts šogad būs par vairāk nekā 400 miljoniem latu lielāks nekā pagājušajā gadā. Latvija ir paraugs pārējai Eiropai, kā mobilizēties
pārvarot krīzi un stabilizējot ekonomiku. Un tagad no ekonomikas stabilizēšanas posma mums ir jāpāriet pie nākamā izaugsmes un attīstības posma. Izstrādāt Latvijas ekonomikas izaugsmes plānu mēs strādāsim